Esmu Agris Bitāns, zvērināts advokāts, vadošais partneris globālā biznesa advokātu birojā Everšats Sazlan Bitāns, kas jau 25 gadus sniedz juridisko palīdzību dažādos ar biznesa tiesībām saistītos jautājumos. Mana šodienas saruna būs par kapitāla tirgiem un vērtspapīriem. Kas ir kapitāla tirgi un kāpēc tiem būtu jāpievērš uzmanība gan uzņēmējiem, gan vienkāršiem cilvēkiem? Vai tas nav kas pārāk tāls un neinteresants? Jā, interesants, labs jautājums. Un es teikšu uzreiz atbildēšu droši vien nevis akadēmiski, bet no pieredzes, kā pats esot privāts aktīvs, privāts investors jau vairākus gadus, kā arī Levin Grupas finanšu direktors. Būtībā tādā balstīts uz savu personīgo un uzņēmumu pieredzi. Kapitālam, tāpat naudai, tāpat kā jebkurai precei, ir savs tirgus, jeb vieta, kur satiekas pieprasījums ar piedāvājumu. Un šī gadījumā droši vien tā kapitāla tirgus vislabākā vizualizācija ir biržas. Tas ir tas, ko mēs, kur droši vien katram mums ir kaut kāds priekšstats par to, kā izstās birža. Būtībā mūsdienās biržas vairs nav vieta, kur reāli cilvēki iet un tiekās, sabļaustās vai sarunājas pa telefonu, bet, protams, tas viss ir elektroniski un biržas sistēmas, man liekas, pat pārvalda pāris kompjuteri un viss. Bet, protams, tas viss veicina šo te kapitāla apmaiņu starp tiem, kam ir nauda, kas vēlas to izvietot, palielināt viņu, un starp tiem, kam tā ir nepieciešama, lai attīstītu. Tātad ir tādi, kuriem ir nauda, ir tādiem, kuriem trūks naudas vai vajag naudu. Tieši tā. Pirmkārt, ir jābūt tiem, kas grib investēt, un ir tie, kuros var investēt, un, protams, ir jābūt atbilstošam regulējumam. Tad jābūt biržai, kas to visu var nodrošināt, un arī nepieciešamai dokumentācijai, kas to var darbināt ikdienā. Uzņēmumam, atrodoties dažādās attīstības stadijās, kapitāla pieejamība ir dažāda no dažādiem avotiem. Teiksim, uzņēmumam, kas atrodas pašā savā sākuma attīstības stadijā, visticamāk, vispieejamākais kapitāls būs paša uzņēmēja vai uzņēmējas uzkrātā nauda, draugi, paziņas un tam līdzīgi. Pēc tam jau tālāk seko arī tā saucamais venture kapitāls, kas var radies no vārda adventure, ja piedzīvojums, tātad kapitāls, kas meklē iespēju investēt jaunos uzņēmumos, jeb startupos ar domu, ka, teiksim, kapitāla atdeva palielināsies vairākas reizes nākotnē. Un, pēc tam tā kapitāla pieejamība uzņēmumam attīstoties jau rodas arī caur banku piedāvājumiem, dažādiem fondiem. Un es teiktu, tas kapitāla tirgus droši vien ir visaktuālākais uzņēmumiem savā jau tādā diezgan nobriedušā attīstības stadijā, jo kapitāla tirgumu kopumā nepatīk pārsteigumi, tīpaši negatīvi pārsteigumi, un tāpēc arī kapitāla tirgus kā tādā klasiskā izpratnē ir vieta, kur satiekās, teiksim, mazie investori, liels skaits ar maziem investoriem, ar uzņēmumu, un protams, arī regulācija ir radīta tam, lai aizsargātu mazos investorus, līdz ar to arī, teiksim, tādas trakas idejas, jaunas idejas kapitāla tirgos droši vien savu vietu neatradīs. Kapitāla tirgus tā būs vieta, kur tomēr satiksies pieredzējuši nobrieduši uzņēmumi, kas joprojām vēlas attīstīties un dalīties ar šo savu veiksmes stāstu. Tie divi lielākie un klasiskākie ir akciju tirgus un obligāciju tirgus vai parādu vērtspapīru tirgus. Un arī katrs no šiem te tirgiem savā ziņā ir ar savām vajadzībām, teiksim, parāda, jeb obligācija tirgus ir tāds, kur investori tomēr skatās pēc mazāka riska. Viņi arī labprātāk investētu uzņēmumos, kas ir ar stabilu naudas plūsmu un arī stabila naudas plūsma, mazāks risks. Tas droši vien ir tāds klasiskāks obligāciju tirgus, tāda vēlme vai investoru vēlme. Savukārt akciju tirgus tā ir tā vieta, kur uzņēmumiem ar jaunām idejām, ar jaunām investīciju idejām, ar jaunām idejām apgūt tirgus. Tā ir tā vieta, kur piesaistīt akciju kapitālu, tāpēc, kad akciju kapitāls savā ziņā pēc savas definīcijas tomēr ir nedaudz riskantāks kā obligācija kapitāls un vairāk atbalstoši tieši jaunas idejas, jaunas virzienas, ko uzņēmums vēlētos veikt no šī brīža, teiksim.
Viena lieta ir jāizpēta sākotnēji tirgus, lai saprastu, vai vispār uzņēmums var labi kotēties, vai viņa vispār vērts to mēģināt. Otra lieta, tie, kas to ir izgājuši cauri, ir uzsituši daudzus punus, apēduši vairāki sāls pudus, tā kā viņi zinās, ko labāk darīt, ko nedarīt, kā labāk sagatavot. Plus, tas viss noslēdzās ar diezgan pabiezu dokumentu, kas saucās prospekts, un to arī jāmāk sagatavot gan no satura, gan no formas viedokļa. Nu, viegli tas nav, jo tas prasa zināmu sagatavošanos. Parasti uzņēmumi, lai ietu obligāciju tirgos vai parādu vērtspapīru tirgos, viņiem vajadzētu jau uzrādīt kaut kādu savu biznesa modeļu dzīvotspēju, jau vajadzētu kā minimums droši vien 3 gadu pieredzi. Tas nav, es tagad droši vien nesaku nekāds regulātors, bet tā ir teiksim, tāda mūsu prakse, jā, vai tas, ko investori, tas, ko mēs dzirdam arī no mūsu investoriem, ko viņi vēlētos redzēt, jā, tad parāda investori, obligācija investori, viņi skatās, jo mazāks risks, jo labāk arī nosacījumi būs saņemt šīs te obligācijas vai mazāk procentu likmi saņemt. Un, jā, tad biznesa modeļa dzīvotspēja, pelnītspēja, cik daudz uzņēmumā ir pašu īpašnieku kapitāls iekšā, un lai šīs lietas visas sabūvētu, tomēr ir nepieciešams laiks. Pats process tehniski no dokumentu sagatavošanas līdz veiksmīga darījuma rezultātam, viņš var būt arī samērā īsts, tie var būt 3 līdz 6 mēneši, bet mūsu gadījumā mēs pirms sākām rakstīt obligāciju prospekts un iet pie investoriem, mēs īstenībā jau vēl 6 mēnešus iepriekš arī veicām, teiksim, tādu investoru, kā mēs saucam, tādu sounding, vai droši vien tādu latviski būtu tāda izzināšana, mūsu idejas pārbaudi pie tā, vai mēs vispār esam investējums uzņēmums, jo jebkuram uzņēmumam pirmo reizi dodoties kapitāla tirgos, tas ir, teiksim, ļoti tāds, tas ir brīdis, kad viss mainās savā ziņā uzņēmuma dzīves tādā ciklā, un būtu ļoti, ļoti ieteicams arī, droši vien tāds ieteikums no manas vai mūsu puses, kā uzņēmumu, būtu saprast to, vai jūs esat investējams uzņēmums, jo vai investori neredz jūsos kādus fundamentālus riskus, kur viņi vienkārši kapitāli nav gatavi ieguldīt pret to. Un tad mums bija tas 6 mēnešu tāds soundinga process ar investoriem, kur laikā mēs sapratām, jā, mēs esam ļoti interesanti, te kaut kas būs, un tad pagāja vēl kādi aptuveni 6 mēneši, līdz mēs tikām līdz tam veiksmīgam darījumam. Labi, viena lieta ir uzklausīt tirgu, kas ir labi, bet vai tas prasa arī kaut ko sakārtot vai izmainīt uzņēmumu pārvaldē, struktūrā, vadlīnijās un tā tālāk? Noteikti, varbūt mūsu gadījumā mums tā jau no pirmās samērā ātri mēs sapratām, ka mūsu biznes būs globāls. Kapitālu mūsu biznesam mēs nevarēsim visticamāk piesaistīt tikai no Latvijas, jo, pieņemsim, uz šo dienu mūsu aktīvi jau tuvojas pie $500 miljārdu, un, teiksim, tādu apjomu mēs vienkārši vienā valstī nevarēsim piesaistīt. Un līdz ar to mēs sapratām, ka mums būs jāiet vismaz Eiropas līmenī, lai meklētu šo kapitālu. Mēs ļoti ātri sākām domāt par to, lai mūsu, teiksim, tā iekšējā uzņēmuma virtuve būtu sakārtot. Tas sevi ietver grāmatvedības sakārtošanu, finanšu procesu sakārtošanu, juridisko procesu sakārtošanu, jo tas, kas notiek pēc tam, kad jūs piesaistat kapitālu, jums būs regulāri jāatskaitās vai jāziņo investoriem par to, kā jums veicās. Jums jāspēj arī paskaidrot savu uzņēmuma mērķi, kas tieši notiek ar uzņēmumu šobrīd, kas notiks nākotnē. Un, jā, tā ir, tas mājas darbs ir jāizdara, un ideālā gadījumā arī, ja runā par finansēm, tad droši vien būtu ļoti vēlams un visticamāk arī obligāti prasība pie zināmiem investoriem, ka gada pārskati tiek auditēti, vēlams no starptautiskas auditoru kompānijas uzticams. Un jā, šie tam visi mazie solīši, tas būtu obligāti un noteikti jāizdara. Protams, arī jāpaskatās uz uzņēmuma struktūru, vai nav tā, kad pieņemsim īpašniekam pieder 5-10 uzņēmumu, dažādi izmētāti, nav vienotas holding struktūras un arī tādas lietas noteikti tam jāpievērš uzmanība. Prospekts ir domāts investoriem. Tas ir dokuments, kurā ir iekļauta gan visa informācija par uzņēmumu, gan arī nosacījumi, noteikumi, uz kādiem šie vērtspapīri tiek izlaisti un attiecīgi, kā ar tiem var darboties. Tā kā tas ir sava veida pase vai vadlīnijas, pēc kurām var vadīties investori.
Tas bija tas brīdis, kad mēs sākām meklēt tādus efektīvākos risinājumus arī struktūras ziņā, uzņēmuma struktūras ziņā, kā mēs varēsim veiksmīgi finansēt savus uzņēmumus ārvalstīs, kā varēsim saņemt procentu maksājumus vai dividendžu maksājumus, kāda būs efektīva naudas plūsma. Un līdz ar to šī brīdī mēs nonācām pie Luksemburgas kā jurisdikcijas, jo droši vien tas nav pārsteigums, teiksim, Luksemburga kā viena no tādām jurisdikcijām, viņiem ir ļoti, teiksim, tādām kapitāla plūsmām draudzīgs nodokļu regulējums. Tas bija viens no apsvērumiem. Un otrs vēl, skatoties nākotnes tādu domu par kapitāla piesaisti Eiropā, mēs redzējām, ka mūsu konkurenti vai uzņēmumi, kam mēs vēlējāmies līdzināties, emitēja vērtspapīrus un ļoti bieži izmantoja arī Luksemburgas uzņēmumu. Mēs zinām, ka uzņēmuma mītnes vieta ir, teiksim, kādā citā Eiropas valstī, bet viņi emitē no Luksemburgas. Un pētot šo te lietu dziļāk, mēs sapratām, ka arī investoriem viņiem patīk, ja viņi iegulda saprotamā produktā. Un, ja tā obligācija ir rakstīta pēc Luksemburgas likumdošanas, viņiem ir ļoti laba skaidrība par to, kā notiks vai kā notiek kreditoru tiesība aizsardzība, kā notiks jebkāda veida procesi, ja lietas neiet kā plānots, vai notiek arī vai nepieciešams savādāk veida sadarbība. Līdz ar to obligācijas, kas ir, vai kāds vērtspapīrs, kas ir, kura dokumentācija ir rakstīta pēc Luksemburgas likumdošanas, ir tāds, savā ziņā tāds kvalitātes apstiprinājums investoram un savā ziņā arī tās drošības apliecinājums. Un jā, šīs divas lietas būtībā bija tās, kā mēs nonācām pie mūsu mācu uzņēmumu Luksemburgā, un te jāsaka uzreiz, droši vien iespējams arī tu labāk pat zinās, mūsdienās tur nav nekāda sakara tam ar to, vai uzņēmuma īpašnieki vēlas slēpties aiz šī liktos offshore, bet, manuprāt, pat Luksemburga vairs neskaitās, ka offshore valsts, jo mūsdienās visi patiesā labuma guvēji ir redzami, pieejami, un arī Luksemburgā neviens vairs nevar noslēpties ne aiz kādām struktūrām. Iespējams, ka ir tādi varianti, bet ne mūsu gadījumā, un arī mēs savā ziņā jau no pirmās dienas visos mūsu dokumentācijās ļoti proaktīvi atklājam visus mūsu patiesā labuma guvējus. Es domāju, tas bija droši vien tāda svarīga atkāpe, droši vien pieminēt tam, ka tas nav, teiksim, ar mērķi, lai slēptu kaut kādu uzņēmumu darbību vai naudas līdzekļu izcelsmi, bet vēlreiz mūsdienās, manuprāt, tas ir gandrīz neiespējami to izdarīt. Drusciņ tā kā palielot atkal Latvijas regulātoru, piemēram, Baltijas tirgos mēs ar kolēģiem esam saņēmuši uzslavu, ka Latvijas regulātors ir visātrākais. Tādā ziņā, ka viņi ļoti aktīvi, viņi nevelk lietas, viņi diezgan ātri var dabūt apstiprinājumu, un viņi ir gatavi komunicēt arī pat ārpus darba laika, ir nepieciešams, un tas, protams, rada to pozitīvismu. Iespējams, tāpēc, ka mēs gribam panākt, varbūt apsteigt Igauņus viņu kapitāla tirgus attīstības līmenī, tāpēc loģiski jārada labāka vide. Bet Piekrīt. Tas ir labi. Par to pasportēšanu, ko tā dod? Kāpēc nepietiek ar Luksemburgas prospektu apstiprināšanu? Kāpēc jāpasportē Latvijā vēl kaut kur citur? Saprot, ka arī bez Latvijas arī Lielbritānijā notiek šāda veida, ja? Lielbritānijā mēs nepasportējam, bet mēs pasportējam uz Baltiju. Būtībā tas ir nepieciešams, lai mēs varētu šo te mūsu vērtspapīru listēt vai padarīt pieejamu investoriem konkrētajās biržās. Mums ir pieredze ar obligāciju listēšanu Frankfurtē un Baltijā, un mēs arī katrs no mūsu obligācijām abās šīs vietās mēģinam ielistēt. Tā listēšana nozīmē to, ka visiem biržas biedriem, kas pārsvarā ir vietējās bankas, vērtspapīrs būs pieejams, līdz ar to tādas bankas kā mūsu, pieņemsim, Swedbank, Sebbanka, ja vērtspapīrs ir listēts Baltijas biržā, viņu visticamāk varēs iegādāties arī caur jūsu kā privāti investoru bankas, internetbankas piedāvāto risinājumu. Līdz ar to tā pasportēšana nepieciešama vienkāršos vārdos sakot, lai padarītu šo te vērtspapīru pieejamu vietējiem investoriem un lai vietējie investori katrā no šīm te valstīm var viņus iegādāties ar pēc iespējas mazāk aizkavējumiem.
Cik liela loma ir ESG, ja vides, sociālo un pārvaldības, ja vadības jautājumiem tieši kapitāla piesaistē? Jā. ESG loma noteikti ir augusi ar gadiem, un tagad īstenībā jau pat būs noteikti izmēra uzņēmumiem. Būs obligāti prasība ievērot teiksim tā, ilgspējas standartus, kas stāsies spēkā no nākamā gada, attieksies uz šī gada pārskatiem. Attiecībā no mūsu perspektīvas mēs īstenībā jau sākām just šīs vēsmas sarunās ar mūsu investoriem jau kādus 3-4 gadus atpakaļ, kad arī investoriem bija savā ziņā tas, ko mēs darām kā uzņēmums, mēs piedāvājam finansēšanas un mobilitātes risinājumus jebkuram cilvēkam, neatkarīgi no vēlamā transporta līdzekļu vecuma. Tas nozīmē, ka bieži vien mēs arī finansējam transporta līdzekļus, kas ir vidējā vecumā, kādi tie brauc pa ielām. Un, piemēram, Eiropas Savienībā tās ir 9-10 gadus vecas automašīnas. Un bieži vien, un tas, ko mēs sajūtām no investoriem, bija, kad investoriem šis jautājums, ok, bet cik ilgspējīgs ir jūsu bizness, jūs tomēr finansējat, no viņa prāta skatu punktu pavads automašīnas un tā. Un tas bija tas brīdis, kad mums nācās arī tā kā pārskatīt to un tad ar tādu svaigu acī pieiet, saprast, kā mēs šos te jautājumus varam veiksmīgi atbildēt mūsu investoriem, arī paši sev. Un tas, kā mēs pie tā nonācām, ir, kad mēs to redzam kā iespēju. Ja mēs finansējam vidēju automašīnu, kas brauc katras valsts uz ielām, vai neatkarīgi, vai tā ir Kenija, vai tā ir Latvija, vai Rumānija, vai Armēnija, mēs to redzam kā iespēju virzīt mūsu klientus uz arvien jaunākiem transporta līdzekļiem, uz ilgspējīgākiem, un līdz ar to tas, ko mēs darām, mēs izmantojam šo te mūsu plašo rīču, lai piedāvātu klientiem dažādas labākas nosacījumus, lai viņi izvēlētos jaunākus transporta līdzekļus. Lai domātu par kotāciju, pirmkārt jāsaprot, kādam mērķim. Visbiežāk tev ir saistīts, vai tu gribi attīstīties, vai tu gribi iegūt jaunus tirgus, vai tu gribi ieviest jaunu līniju, vai tev vajag paplašināt ražošanu. Tātad kādam mērķim tev šis finansējums ir vajadzīgs, un vai akciju izlaišana ir vienīgais veids, kā tu vari piesaistīt šo kapitālu, vai atbilstošākais izmaksu ziņā kapitāla piesaistīšanās veids. Tāpat ir jāsaprot, vai būs gatavība ierobežot sevi no pārvaldes viedokļa. Tad, ja mēs runājam par akcijām, tas nozīmē, ka akcionāriem jābūt kaut kādai minimums informācijai par uzņēmumu darbību, bet varbūt arī ar balss tiesībām, līdz ar to viņi var tikt iesaistīt pārvaldē. Un ja kāds ir ļoti autoritārs un nevēlas dalīties ne ar varu, vēl jo mazāk ar informāciju, tas skaidrs, ka tas nebūs modelis, kurā būtu ieteicams darboties. Ja. Varbūt ir vieglāk atbildēt to jautājumu, kam nedomāt par kapitāla tirgiem. Es ieteiktu noteikti nedomāt tiem uzņēmumiem, kas nevēlas augt un attīstīties, kas ir varbūt laimīgi tur, kur viņi ir, un viņi neko vairs arī negrib strauji mainīt savā attīstības stadijā. Es ieteiktu nedomāt tiem uzņēmumiem, kuri nav gatavi runāt par savu biznesa modeli, atklāt savus, teiksim, peļņas rādītājus, to, kā viņi darbojās, kuri jūtas iespējams nedroši konkurentu acīs, nedomāt tiem uzņēmumiem, kuri nav gatavi ieinvestēt savā ziņā šī te uzņēmuma iekšienes, teiksim tā, būsim atklāti arī tādā birokrātiskajā aparātā, tanī, lai uzņēmums spētu ļoti ātri sagatavot finanšu datus, būtu juridiski izveicīgs. Jā, tas ir šiem visiem uzņēmumiem es ieteiktu nedomāt, visiem pārējiem es ieteiktu noteikti domāt par kapitāla tirgiem un pievērst uzmanību droši vien vairāk tam, kādā attīstības stadijā ir uzņēmums, jo kapitāls ir pieejams pilnīgi jebkuram uzņēmumam, pilnīgi dažādos attīstības stadijās. Ja jūs esat nokļuvis jau līdz tādai līdz liela izmēra vai paliela izmēra uzņēmumam, tas ir kapitāla tirgus ir īstā vieta, kur piesaistīt parāda vai akciju kapitālu. Un vēl es ieteiktu arī domāt tiem uzņēmumiem,
kas ir jau uzkrājuši kapitālu un kas iespējams vēlas diversificēt savu darbību. Man gribās arī pielikt klāt, ka kuram vēl nevajadzētu domāt, tie, kas nedomā par ilgtspējīgu attīstību, tiem arī nevajadzētu domāt par šo virzienu, bet tie, kas domā, iespējams, ka jāskatās. Liels paldies par izglītojošu sarunu un par dalīšanos ar savu pieredzi. Lai veicās!